Kaut kas ir noticis Roberta Bagijam. Rumbenieks ietrietas trases bortā. Vai Miks Neško noturēs līderu pozīciju? Pilnīgi negaidīti notikumi fināla braucienā. Latvijas autokrosa čempionāta otrais posms aizvadīts. Nedēļas nogalē devāmies uz Lietuvas ziemeļrietumu reģionu netālu no Pluņģes pilsētas, kur notika aizraujošas autokrosa sacensības. Laika apstākļi bija lieliski. Gan saule karsēja, gan ik pa laikam vējš atdzesēja sakarsušos fanus. Gar trasi izvietotas vairākas tribīnes, no kurām vērot aizraujošas cīņas. Bija arī ēdināšanas teltis un bērnu atrakcijas, kas padarīja šo pasākumu arī par lielisku ģimenes izklaidi. Sacensības sākās ar kvalifikācijas braucieniem un kopumā piedalījās vairāk nekā 80 sportistu. Redzējām gan vietējos Lietuvas talantus, gan pieredzējušos sportistus no Latvijas. Trase bija lieliskā stāvoklī, bieži tika līdzināta un laistīta. Sportisti demonstrēja savas prasmes un arī drosmi daudzos trases ārkārtīgi ātrajos līkumos. B1600 raķetes uz 4 riteņiem. Šajā klasē spēku un ātrumu parādīja pašmāju sportists lietuvietis Kestutis Krakis ar 140. numuru. Kvalifikācijas braucienos lietuvietis ar čempionāta līderi Niko Apfelbaumu iesaistījās sīvās cīņās. Finālā Nikam diemžēl izstāšanās un uzvara atdota lietuvietim. Kopvērtējumā Apfelbaums tomēr saglabā 1. vietu, 2. Rinalds Apiņš un tikai par 1 punktu atpaliek 3. vietā Māris Riekstiņš. Mini Bagī 160. Ivo Ošs. Par šo puiku mēs vēl dzirdēsim. 1., 2., 3. kvalifikācija un fināls. Visur 1. vietas. Ivo jau kopš sezonas sākuma turpina dominanci Mini Bagī klasē. Pēc 2. posma kopvērtējumā stabils līderis Ivo Ošs, 2. vietā Kristers Eglītis, 3. Olivers Vilhelms. Junior Extreme klasē arī sāk izkristalizēties līderis Roberts Čākurs. Ļoti stabili kvalifikācijas braucieni, tomēr pēc soda par pāragru startu vienā kvalifikācijā finālā nākas krietni pacīnīties ar konkurentiem, jo jāstartē no 2. rindas. Tomēr pat tas nespēja apturēt Čākura uzvaras gājienu. Arī kopvērtējumā Roberts 1. vietā, 12 punktus atpaliek Marcels Romanovskis un 3. Jānis Kozlovskis. Es vēlos pateikt paldies visiem maniem atbalstītājiem. XTM Mini Bagijos kvalifikācijas braucienos labu sniegumu uzrādīja Marijans Bērskalns no OC Racing. Taču dienas beigās piedestālu nācās dalīt ar brāļiem Rudzājiem. Gustavs Kārlis 1. vietā un Haralds Jānis 3. Kopvērtējums joprojām par labu Marijanam. 1. vieta, 2. Pluņģes uzvarētājs Gustavs Kārlis Rudzājs un 3. Gustavs Korņējevs. Extreme Bagī. Te bija ko redzēt. Episkas cīņas sportistu starpā. Rumbenieks apņēmības pilns visos kvalifikācijas braucienos noturēja līderu pozīciju. Komanda bija pastrādājusi labi, Bagijs tehniskā kārtībā un pilots motivēts uzvarēt. Taču fināls pārsteidza visus. Startā rats pie rata, 1. līkumā iekšā lidoja Neško ar rumbenieku. Neviens negribēja atmesties, Neško iekšmala, neliels kontakts, sitiens par rumbenieku priekšējo ratu. Roberts ietriecās bortā, pēc brīža arī pārējie sabira kā domino kauliņi. Braucienu nācās apturēt, jo 1. līkumā palika vairāki Bagī. Roberta Bagijs bija stipri cietis un nebija zināms, vai viņš varēs turpināt sacensības. Te godīgs pat īsti, tas viss tik ātri notiek, es pat nezinu. Ar Opčiku abi divi nelaidām līdz pēdējiem vaļā un es bišķi tā kā izrāvu pa priekšu un droši vien paaizmugurē ratu uzsita un viss. Un es jau pēc tam vairs neredzēju, es aizbraucu tālāk, bet... Un tagad mehāniķi dara visu, lai uzstājas finālu, un tur viss priekšmās bija, visi izārdīti. Tikmēr starts jau tika dots salona automašīnu klasē. Kā ierasts Open klasē, lielisku sniegumu parādīja Ints Jeršaus, nobraucot katru kvalifikācijas braucienu 1. vietā. Veiksme tomēr atkal novērsās no Inta dienas 2. pusē, un fināla braucienā uzvarēja Rudolfs Bogens. Arī kopvērtējumā līderu pozīciju saglabā Bogens, tikai 2 punktus aiz viņa Ints Jeršaus 2. vietā, 3. Uldis Megnis. Vaz klasika. 1. čempionāta posmā leģendārais autokrosa braucējs Uģis Traubergs vēl tikai iesildījās, taču Pluņģē parādīja visiem, kas ir ātrums. Nevienam neizdevās noturēt tādu tempu kā Eiropas čempionam. Auto nedaudz cietis, bet ar smaidu sejā pēc fināla atgriežas Uģis. Komandas sajūsmā par rezultātu.
Laika nebija daudz, lai atkārtotajam startam sagatavotos ekstrīmu klases sportisti. Starta zonā atgriezās arī Roberts Rumbenieks, bagijs salabots un pilots gatavs no jauna mesties cīņā. Atkārtotā fināla brauciena sākumā Neško vadībā Rumbenieks seko. Vēl aplis, lai izcīnītu uzvaru, bet tajā mirklī Roberta bagijs kļuva nevadāms, trieciens pret barjeru, izstāšanās. Ļoti iespējams jau pirmās avārijas laikā bagijam bija puses bojājumi, par ko mehāniķi nezināja. Šādā slodzē tehnika mēdz pievilt. Roberts bija ļoti saniknots par šādu iznākumu, jo pazaudēja vērtīgus čempionāta punktus. Neško finišēja pirmais, saglabājot pirmo vietu arī kopvērtējumā. Uz otro vietu pacēlās Jānis Bogdasārovs un pēc neveiksmīgā pluņģes posma uz trešo vietu atkrīt Roberts Rumbenieks. Bet tagad atpakaļ pie salona mašīnām. 1600 klasē savus panākumus atkārto Dāvis Ūdris. 2 posmi, 2 uzvaras. Kopvērtējumā viņa galvenais konkurents pagājušā gada čempions Jānis Naglāts paliek jau 17 punktus, jo pluņģē otro piedestāla pakāpienu nācās atdot mājniekam Erikam Narbutam. Trešais kopvērtējumā pēc 2 posmiem Juris Narubins. 2000 superklasē par pluņģes titulu cīnījās abi brāļi Gabrāni. Finiša līniju pirmais šķērsoja Ivo, aiz sevis atstājot Miku. Kopvērtējumā Ivo Gabrāns turpina palielināt savu pārsvaru. Otrajā vietā Sandris Viguls, trešais Viesturs Plētiens. Kopumā autokrosa sacensības pluņģē noritēja veiksmīgi. Dalībnieki demonstrēja augstu braukšanas līmeni un sagādāja daudzus iespaidīgus pārsteigumus. Skatītājiem bija iespēja baudīt aizraujošu un dinamisku sacensību dienu. Ar nepacietību gaidām nākamās sacensības 6. un 7. jūlijā Jēkabpilī Pilskalnu autotrasē. Uz tikšanos nākamajās sacīkstēs! Artwork.